Hei. Tātad visi jautā, kur esmu palicis, kāpēc es vairs nav aktīvs YouTube un vispārējais. Aktīvs bišķi drīz būs, kad būs beigts sezonu darbs. Bet jā, šobrīd ceļam ēkas, telpas, dzīves vietas, nezinu. Jā, rukāju, nav laiks, vai jums ir nodarboties ar YouTube. Jums parādīs. Jūs saprotat, strādāju, tāpēc neesmu YouTube. Bet palielam ir tā, ka filmēšana darbi notiekās. Vienkārši nepublicēju, jo nav vērts ielikt tā kanāla 30 materiālu un atkal pusgadu pazust. Tā kā sāksies bet sezonā es atgriezīšos, jo pa lielām man ļoti daudz darbi un nav laiks pavarīt pat interneta laiku. Nav par gamingu, nav pat iet laiks tieši šeit. Sorry, fantveids un uzkapēm, kas neiet jūsu laivā, jo nav laikā. Es pēc tā atnāku mājās, nomocos pēdi, iegulēt. Otra lieta ir tāda, ka tie, kas dzīvo Ventspilī, sorry, es vairs nedzīvo Ventspilī. Es jau pārvērsos uz Rīgu, uz lielo pilsētu. Esmu Rīgā un sāku dzīvi jaunu dzīvi Rīgā, tāpēc būs bieži vien kaut kā drīz nesolu, jo ir zinu, ka jums vajag bla, visam saka, sola, bla. Nē, tāpēc es nesolu, bet kaut kā plāns aiziet ar meetupsī. Mēģināt pēc noteiktiem sekoties skaitā, jo kāds var joprojām man dzīvē satikt. Tā ir. Tāpēc cilvēki mīļie nav jāuzstāvs, es esmu tas patars. Vienkārši ir daži divi veidi cilvēki. Ir jūs cilvēki, tie, kas ir youtuberi, influenceri, jums dzīve internetā. Man ir otrā dzīve fāze. Man ir darbs svarīgākais, reālā dzīve, un pēc tam ir izklāde, ja hobijs, YouTube, TikTok, Twitch, vispārējais. Jo man laiks palielam nav, jo es beidzu darbu šeit 8 vakarā, 7, 8, un pēc tam, kamēr aizbraucu sabiedrisko uz mājām, vai pats aizbraucu ar mašīnu uz mājām, kaut kur reizi, es aiziet mājas pēdu un iegulēt. Nu pat taimings ieslēdz, jā, prekols. Bet jā, cilvēki mīļā, es tagad cenšos būt bišķi aktīvāks. Komentārus uz rakstiem nopietnāks idejas, ko var filmēt. Jo es domāju to, kad vajag kaut virtuvi tiešām uztaisīt. Un arī tūrs no dzīvokļu, man ir dzīvokļu skats, ka izskatās, ja jums interesē, protams, ierakstāt komentārus. Ja intereses uztaisīt dzīvokļu apskatu, kā izskatās manas dzīvokļus, nekas krūts, bet manā budžetā sajiet. Mans budžets ir tāds, kad es atdedu, man jāmaksā pa Ventspili dzīvesvietu, man jāmaksā pa Rīgu, tas ir divi rēķini, protams. Pa vidām ir dzīvošana un iekrāšana naudu. Tāpēc tas budžets man baigi šobrīd sajiet. To, kas ir paņemts cenas, jautājums komentāros, ja interesē, es paskatīšu katru dienu jūsu komentārus. Ja jau šodien būs saskamots, kad iznāks videoklips ārā, tad būs jau komentāri par dzīvokļu tūru vai kādu ideju. Droši es jau sāku filmēt, tā kā jūs gaidat mani atpakaļ. Tāpēc cilvēki mīļē, esmu tad patās, jo pa mani nav jāuzstādas. Jo KTV, kā nekā rakstīts, KTV būs atpakaļ. Un Pūķis un KTV sajiet. Bet ne par to iestās par tetovējumu, bet es mēģinu būt aktīvāks. Palīdzēt jums ar materiāliem un darīt tāpas lietas jums, uz skatīties. Tā kā jūs neuzstāvacās cilvēku mīļie. Jo tagad es gaidu kādiem uz komus, otrs komus atnāks. Lai es varu tad savu divu kopiju montēt, vienā iet tieši ar otrai montētāju pašā brīdī. Lai jums ir kopā gan skatāmais, gan tiešraids.
Pa tiešraidē, kur būs pieejams tiešais, domāju, ka būs Kikā vai no Twitchā. Tas atkarīgs no jums, ja jūs paši gribat vai taisa tiešraidi, tas ir jūsu izvēle. Ja interesē, droši sakiet, būs disko grupa, kur jūs varat iet, pieģonoties, un tur būs informācija par man tiešraidi. Bet tas nav šodien, tas nav rīt, bet tuvākajā laikā ir plāns. Jo ir tā, ka es skatīšos pēc jūsu atbalsta punkta. Tas nav obligāto reitingu, tas ir atbalsts čatam, laiki, vārdi. Ja man viss būs labi, jo, protams, kāds ir donētingos, bet tas ir pohuj, bet ja tas viss ejas kopā, es būšu aktīvāks. Jo vairāk jūs pirš komentāros, kodē tiešraidēs, man nav vēlmes jums kaut ko gatavot, filmēt, gādāt, sagādāt materiālus, lai jums ir ko skatīties. Viss atkarīgs no jums. Tāpēc cilvēku mīļie, neuzjautas, esi atpakaļ un centīšu būt vēl aktīvāk. Tā kā gaidu jūs komentārus, jūsu idejas, un ja esmu dzīvokļu tur, spridzināt iekšā. Es esmu te, davai, čau!